Tāds ierasta aina, piepildīts tribīns, bet, nu, diez vai būs, tā teikt, iepriekšējās spēles sezonas apmeklētības rekords, un šeit jau tāds pusmoments pie Jelgavnieku epizodu. 2200 skatītāji, nedaudz vairāk, tā kā šajā Lāči lido spēlē. Tiešām dinamikas, kad ir līdzīga spēkošanās. Oi, tur, nu, gribēju teikt, ka Plūmiņš kaut kur varbūt uz brīdi Elektrēniem. Liepājai 56. Turklāt Liepāja tikai 2 reizes bija. Šeit bīstams uzbrukums no mainiekiem. Liepājniekiem tikai 2 noraidījumi bija. Utkevičs, Andersons, Ozoliņš. Tie bija tie, kas guva vārtus. Šeit, nu, var teikt, līdz brīvam ledum visu, teiksim, neveiksmīgu sākumu, bet, nu, kad iniciatīva piederēja viesiem, ne tikai, un šeit būs noraidījums pirmais Jelgavai. Nu, ne tikai iniciatīva piederēja Sancenš zonā laukuma saimnieki. Metiens pāri, Svars, vēl viena piespēle. Pastīsimies, ar ko noslēgsies šīs saspēles, šīs kombinācijas. Jā, interesanti. Liepājas līdzīgāks vairākums nekā iepriekšējais no Liepājas puses. Plūmiņš, lieliski nospēlē Plūmiņš. Nu, neko pielikt, neko atņemt par šo sadarbību. Labs metiens. Neizdevās gan pacīnīties par atsisto ripu. Tagad Zīle pa labo malu. Arī labu kombināciju un gols! 22. Nu, aktīvi darbojas abas komandas arī zaudējot ripu Sancenša laukumā. Metiens no zonas vidus. Kaut ko līdzīgi mēs pirms minūtes 2 redzējām Liepājnieku laukumu pusē. Tagad aktīvi cīņa pie apmalēm jau pie Jelgavas vārtiem. Kritiens atnesīs. Nu, viens vairākums Liepājai bija visnotaļ labs. Nu, viens sakal nevisai. Nu, kaut ko līdzīgi varam arī par Zemgali. Šādi pie savas zilās līnijas darboties gan neapdomīgi, bet, nu, ripa pie Plūmiņa, bet jā, netika gūti, vairākums turpinās. 35 sekundes nevienādos sastāvos pagaidām tikai aizritējušas un iemetienā uzvara. Nu, varētu teikt, ka savas zonas, jāsāk viss no saviem vārtiem mainiekiem. Zīle bija pie laukuma stūra, uzbrukums turpinās. Neizdodas spēcīgs metiens no tuvas distances. Utkevičs. Blakus partnerim. Svars uz kreiso malu. Neizdodas noturēt ripu zonā. 1-3 pretuzbrukums. Nu, skaidrs, ka te diez vai kaut ko var uzreiz izveidot. Nu, tomēr. Pacīnījās mainieki līdz rēķinā šajā sezonā 2-1 vadībā. Jelgavnieki, nu, pagaidām. Vai būs 3-1 vai 2-2, tas, protams. Metiens, nu, neliels patraucējums bija, rikošets, tāpēc uzvar mainieku iemetienu. Krūmiņš uz labo malu. Uzmetiens Strādnieku izpildījumā. Jā, Strādnieku vairākums. Liepāja meklē to atslēdziņu. Šoreiz šāda izspēle. Metiens no aizvārtes. Zīles izpildījumā. Paliek ripu mainieku rīcībā. Pēdējā pusminūte jau rit. Šeit nedaudz paceļ ripas trajektorijas.
Nu, viņš nav vienīgais, tā teikt, lietuvietis šodien. Ir Ignas Kalpaitis. Atvēr Plomiņš, vēl viens metiens. Vēl viens un gols. Un vārti ir gūti. 52. Nu, tas tāds varbūt otrās trešdaļas beigu posmā ieskats arī, tā teikt, kā abām komandām šī situācija turnīra tabulā. Mārens prasīja piespēli, bet tagad Ozoliņš. Nu, ko vienu neizdevās īsti metiens. Arī pretspēlētājs labi. Problēmas ir. Nomainīts piecinieks, ja tev jācīnās aizsardzībā. Uzmetiens. Plomiņš atvaira. Strādnieks. 5 sekundes. Nu, jādomā par uzbrukumu noslēgumu. Metiens seko. Atskan sirēna. Kas ir svarīgi tieši periodu vai trešdaļa sākuma vai beigu posmā. Nu, šeit labi piespēle. Cik tur trūka Liepainieki. Piespēle. Krūmiņš līdz ripai nenonāk. Metiens garām vārtiem. Vēl viens, nu, šis tāds viegls uzmetiens. Plomiņš atvaira. Svars. Nu, faktiski no sarkanās līnijas tāds viegls uzmetiens. Kalpaitis, nu, uzmet. No laukuma apmales. Nu, abas komandas jau gana, nu, neteiksim daudz, bet ir jau uzspēlējušas. Papildu laikā. Abas tikai nedaudz varbūt iemīdzas, nu, diez vai. Tādā spriedzes pilnā mačā, jā, kur varbūt, kas tad ten mums notiek? Kaut kāds vaļības vārtu priekšā. Iemetienā uzvar Liepāju. Mētiens līdz vārtiem nenonāk. Nu, Krūmiņš met. Plomiņš visu labi redz. Nekāda trafika vai punktu šīs dienas mačā līdz šim brīdim. Tai, kuras zaudēs papildu laikā, būs sāpīgi. Bet, nu, tāpēc savu tā, kas kur pasīvi devās uz priekšu Jelgavnieki. 3 palika faktiski pie sarkanās līnijas. Lielisks vārtos. Joprojām nemainīgi Patriks Plūmiņš. Svars ar ripu. Un vēlreiz Plūmiņš nolasa šo metienu un piespēlēm. Un šeit vēlreiz Plūmiņš. Nu, ja arī kādas neprecizitātes strādnieku puses bija patāli ar muguru pret vārtiem, plus vēl ar nulis nērto pusi, bet tagad Krūmiņš. Kā tur ripa nonāk vārtos! Tur, nu, ja 2 rikošeti, nu, tas nenozīmē, ka Jelgavnieki nemēģinās. Tā teikt, mainīt vārtsargu pēc, nu, jau jāsaka, 5.